koncepts sirdīm, kas uztur mūsu datu centru. Šeit bija tā imitācija, kad mēs imitējām Latvenergo ievadu pazušanu uz ARI sistēmas, un tajā brīdī palaidās šie trīs mazulīši, kuri īstenībā stāvot šeit, cilvēks var noģībt, jo ļoti liels troksnis. Un, ja, piemēram, kaut kādā gadījumā šīs ugunsdrošās lūkas vai arī gaisa pieplūdes lūkas ir ciet, tad ir gaisa retinājums tāds, ka ģenerātori ceļ ārā durvis un te durvis sāk lidot. To mēs esam arī testējuši būvniecības laikā. Jā, tas kakls, vai ne? Nu, īstenībā tas te vakuma kakls vairāk rodas, jo viņš sūc ārā, tas vēl uz iekšu. 3 SDMO franču ražoti ģeneratori, katrs 640 kW. Ja mēs vispār kopumā runājam par mūsu datu centru, mēs varam Ikšķilu uzturēt ar ģeneratoriem. Burvīgi, man šī doma apmierina. Es esmu no Ikšķilas. Vienīgā problēma, kas mums izmaksās dārgāk nekā Latvenergo, ja dīzeļdegviela, kā jūs zināt, ļoti dārgi maksā tas pasākums, jo viņam apetīti 300 litru stundā apmēram pie pilnas slogas. Dīzeļģeneratori, tie 3, tas ir tas viens plecs, ko mēs stāstījām, ja, piemēram, notiek avārija, tad palaižās šie 3 dīzeļģeneratori. Viņi sinhronizējās, lasa viens otru domas, informāciju viens otram nodod un lasa arī saņem tos lasījumus, kas notiek augšā otrajā stāvā. Viņi mēģina saprast, cik liela slodze un cik daudz ir piepildījums data centrā. Viņi saprot, ka viņi, piemēram, 3 strādājot ražo pa daudz, viens aiziet gulēt. Ja viņi saprot no tiem 2, kad viens arī tāpat ir pa daudz jaudas viņam, vēl viens aiziet gulēt, paliek viens visu laiku darba režīmā. Tiklīdz, kamēr palielinās jauda augšā vai arī atgriežas Latvenergo ievads. Tas viss pārslaidums un starp Latvenergo ievadiem un ģeneratoriem notiek automātisks. Un tur mēs izmantojam sistēmu ARI, tas ir automātiska rezerves ieslēgšana. Un tas bloks, kur mēs netiekam iekšā, tuvākais, nu tas, kur es teicu, 10 kV līnijā, telpā tur tas arī uzbūvēts. Tas arī tuvākais ir Liepājas metalurgā, bet viņiem ir nedaudz viņš tāds vecmodīgs. Bet tā jauda ir apmēram tā kā Liepājas metalurgā. Tas nozīmē, ja viņi tur kaus ar induktīvām krāsnīm to metālu, tad mums ir apmēram kaut kas tāds ekvivalents, jo diezgan lielas slodzes. Ja kā jūs redzat, mums, piemēram, vienam ģeneratoram 3 lielie kabeļi, tas šķērsgriezums diezgan liels un diezgan tā nopietni. Lūdzu? Jūs jumtu neredzējāt, jā, šeit ir 4 gaisa atveres, kas nepieciešams ģeneratoru gaisa ieņemšanā, lai viņš normāli darbojās. Uz augšas uz jumta stāv slāpētājs, kas slāpē skaņu, un ir vēl 2 izpūtēji, kur arī teik pat brīdī arī slāpē skaņu. Apkārt ir uz mājas, šeit ir tā kā imants iedzīvotāji, bet mums ir vides veselības centrs, lai uztaisījuši atzinumu, kad mums ir pieļaujamais trokšņa līmenis pie pilnas slodzes, pie pilnas ģeneratoru darbības. Tas mums tests ir uztaisīts. 2 atsevišķi ievainoti nevar. Viņi nāk no vienas vietas, jā, bet viņi nāk no dažādām trasēm. Jo tuvākais ir Imantas apakšstacija, un Imanta visam tuvākā vieta tiek nodrošināta Imantas apakšstacijas. Tāpēc no citurienes rakt un padodas priekšā. Jā. Bet Imantas apakšstacija arī dalās tā, ka Imantas apakšstacijā ir 330-110 kV puses, un ir arī vairāki portāli, jeb tie dalījumi. Tas nozīmē, ka Imantas apakšstacija kā tādai nomirt pilnībā arī ļoti grūti. Mums ir no dažādiem dalījumiem ievadīt padot. Papildus, ko es vēl teicu, ka mums ir tāda sistēma, kas ir BMS-am pieslēgta, tā notecis kabeļa sistēmas, nozīmē, ka mēs, ja notiek ģeneratoram kaut kāda noplūde, mēs redzam to uzreiz uz kabeļiem, un tur tālāk arī var redzēt uz kabeļiem. Kad ir noplūde, uzreiz saņemam signālu, kurā metrā degviela tika nodedzēs. Es domāju, dodamies tālāk.